Šī nedēļa solījās būt nemierīgi, jo neraugoties uz arotbiedrību draudiem, valdība tomēr pieņēma nākamā gada budžetu. Ja pirms tam arotbiedrību līderi draudēja panākt godmaņa kabineta krišanu un solīja plašus protestus, tad šodien tie bija bāli un neizteiksmīgi. Tikmēr nekā personīgi kļūst zināms fakts, kas iepriecinātu daudzus politiķus, kuriem strādājošo aizstāvi nemitīgi kāpj uz varžacīm. Kopš maija Pētera Krīgera vadītās arotbiedrības pastāvēšana ir apdraudēta. Latvijas vieglo taksometru arotbiedrība un Latvijas autopārvadātāju arotbiedrība, kur vadībā ir vien un tie paši cilvēki, cenšas pierādīt, ka Krīgera vadītā organizācija pastāv nelikumīgi. Turklāt viņi ir atraduši robus likumos, kas ļautu reģistrēt biedrību ar tieši tādu pašu nosaukumu. Un šādi radot vispārēju sajukumu, kura tad ir darba ļaudis aizstāvošā organizācija. Gaidām godmani! Gaidām godmani! Gaidām godmani! Latvijas Brīvo arotbiedrības savienībā apvienojušies aptuveni 160 000 cilvēku. Tā par darba algām strīdējusies gan ar valdību, gan Saeimu vairākus gadus. Un galvenokārt tas noticis, kad politiķi veidojuši valsts budžetu. Tā tas notiek arī šobrīd. Pagājušā gada nogalē Latvijas Brīvo arotbiedrības savienība savāca 11 000 vēlētāju parakstus, lai ierosinātu referendumu par grozījumiem Satversmē, kas ļautu vēlētājiem atlaist Saeimu. Un vasaras nogalē politiķi tikai par matu tiesu no tā paglābās. Šajos pilsoņos ir jāieklausās, viņi ir jāsadzird un jārīkojas. Pēc šīm nekārtībām, ko arotbiedrības gada laikā Latvijas politikā radījušas, daudzi būtu priecīgāk viņus redzam ejam nekā nākam. Nekā personīgi kļūst zināms, ka kopš maija vairāk uzņēmīgi un juridiski labi izglītot cilvēki mēģina pierādīt, ka Pētera Krīgera vadītā arotbiedrības savienība ir nelikumīga. Turklāt viņi ir atraduši robus Latvijas likumos, kas ļauj reģistrēt vēl vienu organizāciju, šajā gadījumā biedrību, kurai būtu tieši tāds pats nosaukums – Latvijas Brīvo arotbiedrības savienība. Mēs vēlamies rast maksimāli daudz, šos argumentus par un pret, lai izvērtētu, lai nepieļautu nekādu kļūdu, un tad tikai mēs pieņemsim lēmumu, lai gan mēs arī saprotam, ka, lai kādu lēmumu mēs pieņemsim, protams, atkal sekos tiesu darbi. Nevar nodibināt divas firmas ar vienādiem nosaukumiem, bet Saeima nav sakārtojusi likums, lai šādu normu piemērot arī arotbiedrībām. Tā jebkurš, kas dibina jaunu biedrību, var legāli nozagt nosaukumu no jau pastāvošas arotbiedrības un to piereģistrēt. Šādu schēmu izdomājuši cilvēki, kas vada Latvijas autopārvadātāju un Latvijas vieglo taksometru arotbiedrības. Viņi maijā lūdz reģistrēt biedrību Latvijas Brīvo arotbiedrības savienība, bet Krīgera arotbiedrību viņi vēlas no reģistra izslēgt, kas nozīmētu tās likvidēšanu. Bet pašus taksometru interešu aizstāvjus atrast nemaz nav tik viegli. Sākumā nekā personīgi dodas uz Rīgas taksometra parka ēku Valdemāra ielā, kas ir arotbiedrības juridiskā adrese. Viņi atrodas šeit, viņi te ir tā kā piereģistrēti, viņi atrodas Skanstes 2-4. Meklējums Skanstes ielā taksometra parkā arī ir neveiksmīgi. Taksometra dispečera centrā arotbiedrības vairs nav. Īstenībā ir tā, ka vakardien lielākā daļa biroja pārvācās uz skolas. Meklējumi beidzas pašā Rīgas centrā iepratī Labklājības ministrijai. Arotbiedrība pirmo dienu ievākusies jaunās, lepnās telpās. Mēs meklējam kādu no arotbiedrības pārstāvjiem. Jūs būtu? Jūs būtu Gailis. Sāksim ar to, ka mēs neesam cilvēki no malas. Bez strīdiem ar organizāciju nosaukumiem galvenās iebildes šoferu tiesību aizstāvjiem ir, ka Krīgera arotbiedrība neievēro likumu, jo zem savu jumtu apvienojušas citas arotbiedrības. Bet likums ļauj vienā arotbiedrībā apvienot tikai atsevišķus cilvēkus, nevis citas organizācijas. Mēs griežamies pie vadības, pie labās vadības, piedāvot viņam paņemt šo pareizi noformētu biedrību. Tātad. Ko nozīmē paņemt? Mēs vienkārši gribējām atdot viņam. Atdot? Atdot, jā. Baltvēl? Jā. Viņi saka par naudu. Bija Reinbach kungs vienu dienu, tā kā caurējot Rīgai pie manis ienācis un piedāvāja variantu nopirkt no viņiem Latvijas Brīvo arotbiedrības savienības nosaukumu. Taksisti noliedz, ka aiz viņiem stāvētu kāds spēks, kurš būtu ieinteresēts likvidēt arotbiedrību, kas ar savām prasībām apgrūtina valdības darbu. Tā esot tikai sagadīšanās, ka viņu aktivitātes sakritušas ar parakstu vākšanu kampaņu un referendumiem.
Es esmu arī pietiekoši daudz publiski izteicies par šīm sīkajām latviskajām sūdzībām, ko valdošās partijas pret mums mēģina dažādā veidā organizēt. Es pieļauju, ka tas arī ir viens no šiem te pasūtījumiem. Lūgumu reģistrēt šādu kolonu organizāciju uzņēmumu reģistrs pusgada laikā saņēma vesels 4 reizes. Savs galalēmums reģistram jāpaziņo 8. novembrī. Mēs sekosim līdz tam, ar ko tas beigsies. Bet šodien vēl